Laipni lūgti jaunā Ceļojot pa Latviju epizodē. Podkāstā, kurā soli pa solim iepazīstam pilsētas, ainavas un cilvēkus, kas veido šo daudzslāņaino valsti. Šodien dodamies prom no Latgales pakalniem un dodamies uz Zemgales sirdi. Reģionu ar auglīgiem līdzenumiem, plašiem apvāršņiem un upēm, kas plūst ar gandrīz mūžīgu mieru. Mūsu galamērķis ir Jelgava. Pilsēta, kas ir degusi, atjaunota, atkal degusi un atkal celta no jauna. Pilsēta, kas iemācījusies atdzimt atkal un atkal, it kā vēsture būtu vēlējusies pārbaudīt tās izturību. Ceļš uz Jelgavu jau pats par sevi atklāja pilsētas raksturu. Zemgale ir vislīdzenākais Latvijas reģions, vieta, kur debesis šķiet bezgalīgas. Lauki stiepjas kā zaļas un zeltainas sagas, bet ciemi parādās kā mazas salas plašumā. Tuvojoties pilsētai, ainava mainās. Parādās tilti, universitātes ēkas, platas ielas. Jelgava nav pilsēta, kas slēpjas. Tā atklājas tieši vienkārši it kā aicinot ienākt. Pirmais, kas Jelgavā pārsteidz, ir gaisma. Pilsētai ir īpaša skaidrība, tā atspīd Lielupē un plašajos pilsētas laukumos. Šeit gaisa brīvi cirkulē. Apvārsnes nav aizsegts ar augstceltnēm un plašumu sajūta pavada katru soli. Mūsu pastaiga sākas vietā, kas vislabāk raksturo Jelgavu – Jelgavas pilī, lielākajā baroka pilī Baltijā. Tā celta 18. gadsimtā Kurzemes hercogiem, un tās autors ir arhitekts Rastrellī, tas pats, kurš radījis Sanktpēterburgas Ziemas pili. Sarkani baltās fasādes izskatās kā no impērijas pasakas, taču aiz šīs skaistums slēpjas smaga vēsture – ugunsgrēki, kari, izlaupīšana, okupācijas. Otrā pasaules kara laikā pils tika gandrīz pilnībā iznīcināta. Tas, ko redzam šodien, ir gadu desmitiem ilgs restaurācijas darbs, pacietība un apņēmība. Staigājot pa pils pagalmiem, jūtams gadsimtu smagums – augstie logi, garie koridori, hercogu dzīves atbalsis, un tajā pašā laikā studenti, kas steidzas uz lekcijām, velosipēdi pie sienām, ikdienas sarunas. Pagātne un tagadne šeit sadzīvo dabiski. Pils nav muzejs, kas iesaldēts laikā, tā ir dzīva ēka, kur vēsture sastopas ar universitātes ikdienu. No pils dodamies pāri tiltam uz Pastas salu, vienu no mūsdienu Jelgavas dzīvīgākajām vietām. Vēl pirms dažiem gadiem tā bija aizmirsta teritorija, bet šodien piemērs tam, kā pilsēta spēja sevi pārveidot. Koka laipas gar upi, zaļas atpūtas zonas, modernas terases, kas vasarās piepildās ar cilvēkiem. No šejienes redzams brīvības gājēju tilts, eleganta konstrukcija, kas naktīs izgaismojas un pārvērš upi krāsu atspīdumu spogulī. Tas ir mūsdienu Jelgavas simbols – viegla, atvērta, savienota. Vasarās Pastas sala kļūst par nelielu festivālu. Koncerti, brīvdabas kino, amatnieku tirdziņi, ģimenes pastaigās, studenti, kas sarunājas līdz vēlam vakaram. Tā ir pilsētas sociālā sirds, vieta, kur satiekas dažādas paudzes un ritmi. Lielupa, lielā upe, kas šķērso Jelgavu, ir vairāk nekā tikai ūdens. Tā ir pilsētas mugurkauls. Pavasaros, kad kūst sniegs, upe izplūst plašumā, apludinot pļavas un radot ainavas, kas izskatās kā bezgalīgi spoguļi. Vasarās tās krasti piepildās ar makšķerniekiem, riteņbraucējiem un cilvēkiem, kas vienkārši vēlas apsēsties un vērot ūdeni. Lielupa ir redzējusi visu – hercogus, armijas, studentus, ugunsgrēkus, atjaunošanu. Tā plūst lēni, it kā zināt, ka pilsētai vajadzīgs miers. Jelgava bija viena no visvairāk izpostītajām pilsētām Otrā pasaules kara laikā. Vairāk nekā 90% centra tika iznīcināta. Ielas, pa kurām šodien ejam, tika būvēts gandrīz no nulles. Tāpēc Jelgava atšķiras no citām Latvijas pilsētām. Platas ielas, moderni nami, daudz gaisa un telpas. Tā ir pilsēta, kurai nebija iespējas saglabāt savu seno arhitektūru, bet tā spēja radīt funkcionālu, gaišu tagadni. Dažu minūšu attālumā no centra atrodas viena no neparastākajām vietām Latvijā – Jelgavas Briežu un Aļņu parks.
Šeit dzīvo aļņi un Eiropas brieža aizsargātā vidē. Gidi stāst par dzīvnieku uzvedību, ekoloģisko nozīmi un to vietu Latvijas mežos. Redzēt alnu tuvumā, tā mierīgās acis, iespaidīgo augumu, negaidīto grāciju ir pieredze, kas pārsteidz pat tos, kuri jau pazīst ziemeļu dabu. Tas atgādina, ka Latvijā daba nekad nav tālu. Zemgale ir Latvijas saulauksaimniecības sirds, un tas jūtams arī Jelgavas virtuvē. Šeit iecienīti ir tumšā un sātīgā maize, vietējie sieri, kartupeļu un gaļas ēdieni, bagātīgas zupas un tradicionālie deserti, biezpienu kūks un citu Zemgales saldumu. Kafejnīcās jūtams studentisks ritms, mierīga atmosfēra un sirsnīga vienkāršība. Jelgava ir vieta, kur ēd labi, bez steigas un bez liekas ārišķības. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, kas atrodas Jelgavas pilī, piešķir pilsētai jauneklīgu enerģiju. Studenti no visas Latvijas ierodas šeit studēt lauksaimniecību, inženierzinātnes, veterināru medicīnu un vides pārvaldību. Tas rada interesantu kontrastu. Vēsturiski smaga pilsēta, kas vienlaikus ir pilna ar jaunām balsīm un idejām. Jo vairāk staigājam pa Jelgavu, jo skaidrāk kļūst. Tā ir pilsēta, kas izvēlējusies atzimt. Atzimt no drupām, no upes, no ikdienas dzīves. Tā nav pilsēta, kas cenšas pārsteigt, bet tā spēja aizkustināt ar savu mieru. Pilsēta, kur vēsture ir dziļa, bet tagadne gaiša. Pilsēta, kas iemācījusies sevi atjaunot, nezaudējot savu būtību. Tā noslēdzas mūsu ceļojums pa Jelgavu. Pilsēta, kas pārsteidz ar līdzsvaru starp atmiņu un modernitāti, starp dabu un pilsētvidi, starp pagātni un nākotni. Nākamajā epizodē turpināsim iepazīt Latviju, atklājot jaunas pilsētas, jaunus stāstus un jaunas balsis, kas veido šo mazo, bet pārsteidzoši daudzveidīgo valsti. Paldies, ka ceļojāt kopā ar mums! Uz tikšanos nākamajā epizodē!